kādu dzīves kvalitāti un gudrību tu kā vecāks vari nodrošināt tajā svarīgākajā periodā, kas ir tie pirmie 5 gadi. Ja tu esi, nedomājies, tev 20 gadi, tu esi pēc 12. klases, tu esi kaut kādā universitātē, tu esi ar sīko, tev jāpabeidz skola, jānopelna kaut kāda nauda, jāizdzīvo, tas viss. Un tajos 20 gados, un tas pirmais uzrāviens, ka tu kaut kur pats gribi tajā dzīvē tikt uz priekšu. Tev vēl ir tas mazais, par ko jārūpējās. Jā. Vai tu vari nodrošināt to visu, ko, to visu mīlestību, to visu uzmanību, un to visu, sauksim, lai cits jūs vārdos arī finansiālo labklājību, ka tu vari tam bērnam nopirkt normālas lietas un nodrošināt normālas dzīves apstākļus. Tad jūs, piemēram, 2-3 gados. Bērns jau visu uzsūdz, tā kā sūklis, viņš tāds templates. Ja tu tur pats atvainojies, pīsies pa dzīvi ritīgi, bērns jau to visu uzsūks. Tas viss veido viņa tālāko redzējumu par lietām, kaut kur tas nosēžās. Tas ir